Pusē pa kreisi ir Atis, labajā pusē ir Edgars, vēl nedaudz blakus Agnese. Ja jums ir kāda informācija, ko jūs gribētu zināt par šo sporta veidu galdu hokeju, sūtiet mums uz semadiena@ltv.lv uz mūsu e-pasta adresīti, un mēs jums nolasīsim. Tāpat arī jautājumus varat iesūtīt arī mūsu nākamajiem viesiem Zūšiem, kuri prezentēs savus jaunākos veikumus. Bet, ķeramies, vērsim pie ragiem. Jā, tātad Atis un Edgars. Vai jūs vienmēr spēlējat arī kopā? Jā, nepārtrauks. Mēs viens no otru netālu dzīvojam, 2 minūtes aiziet. Un principā tikai viens ar otru trenējamies pirms sacensībām. Raidījuma ievadā mēs jau stāstījām, ka būtībā šī štelle ir patiešām nopietna, ka te nav jauniešu tikai padarīšana, bet ir arī pasaules čempionāti. Tieši tā. Ļoti nopietna lieta. Tātad notiek gan pasaules čempionāti, gan Eiropas čempionāti pasaules kausa posms. Tikko pirms 2 nedēļām bija Latvijā pasaules kausa posms, un Atis to vinnēja. Opā! Nē, tas pasaules kauss. Jā, tas pasaules kauss, tāds lielais posms bija. Viens no 6 krūtākajiem Latvijā, visā pasaulē. Tad sabrauc daudz ārzemnieku no 9 pasaules valstīm. Tā arī diezgan visām spēcīgām. Bija no top 10 labākie pasaules spēlētāji. Mazliet nebija pārliecināts, beigās, kad es sāku spēlēt, parādījās pārliecība un viss notika kā vajag, uzvarēja. Bija liela prieka par to visu padarīt. Cik vispār nodarbojās sportisti ar šo sporta veidu? To var nosaukt par sporta veidu? Protams, tas ir oficiāli Latvijā atzīts sporta veids jau 2 gadus. 2 gadus? Jā. Naudu var nopelnīt? Naudu, jā, var nopelnīt. Ārzemēs notiek turnīri, piemēram, kā Krievijā, jo Krievijā federācija ir atradusi diezgan labu iespēju, kā izbīdīt naudu uz turnīriem. Viņiem te ir balvās. Sponsori viņiem daudz. Jā, un sponsorē naudu. Pirmajā vietā, cik tur bija, tur daudz, labi, tas nav svarīgi. Tas ir ciparos aptuveni. Pasaules čempionātā, piemēram, pirmā vieta dabūja kaut 10 000 eiro, laikam. 10 000? Jā. Bet tas labāk jau var nopelnīt diezgan Un tad viņiem vēl ir tas arī viens no lielajiem turnīriem, tas ir Maskava Open, kas arī šogad būs 2009. gadā. Februārī, kaut kādā 24. man liekas bija. Un tur arī pirmā vieta saņem arī naudas balvas, tas arī viens no lielajiem sešniekiem. Kad tu vinnēji pasaules kausu, tad ir iekrājumi, grūtajā ekonomikas situācijā. Jā, Latvijā mums bija tā, ka mums bija balvas. Un pirmā vieta saņēma Portīvo datoru. Super. Balvas no X-net. Jā, tagad mēs mutīt ciet, slēpto reklāmu mēs nepasakām. Bet viss kārtībā, puiši. Tagad daram tādu lietiņu, ka jūs vispār, šai meitenei, kas man ir ļoti, ļoti mīļa, Agnese, izstāstiet, jo viņai jāiemācās šī lieta. Mēs nesaprotam, kas un kā ir pa noteikumiem. Tas ir hokejs būtībā samazināts, ja viņu maina? Noteikumi nav. Tātad tā kā lielā hokejā, piemēram, tādas nekādas zilās zonas neeksistē, vai ne? Tad viss sākās ar iemetienu. Turam ripu šādi te augšā un tiek iemest centrā spēles sākumā. Ja mēs uzreiz iegrūžam šaibu vārtos pirmajās 3 sekundēs, tas neskaitās. Tas notiek tā. Pirmajās 3 sekundēs neskaitās. Jā, rekur, te iemetiens, un uzreiz grūti, tas ripa neskaitās. Tātad vēl kas ir ļoti svarīgi, kas iesācējiem parasti nesanāk. Ir noteikums tāds, ka ne ilgāk kā 5 sekundes tātad spēlētājs drīkst kontrolēt ripu, ne? Tas uzreiz jādod kaut kur piespēle. Tā, kas vēl mums ir svarīgi? Tātad spēles ilgums ir 5 minūtes, viss sākās ar iemetienu, pēc katra iemestā gola mēs šaibu atkal metam centrā. Nav periodi. Nav periodi. Ir tikai 5 minūtes? Jā, 5 minūtes. Un ik pēc katras minūtes tad mums ir tāds džingls, ik pēc katras minūtes atskan attiecīgi tik daudz pīkstienu, cik minūtes vēl jāspēlē. Man uzreiz ir par spēlētājiem jautājums. Redzam, Somija un Zviedrija. Latvija ir tāda, ja tas ir tā? Tāda interesanta lieta. Ir Latvijas spēlētāji, jā, bet standarts ir Somija un Zviedrija, jo tos ražo visvairāk. Bet ir pieejami arī Latvijas spēlētāji, kurus var izmantot arī, ja tu esi liels patriots, tiešām, ka nevari bez viņiem iztikt, nevari. Tad tu pirms spēles nomaini visus spēlētājus, saliec savējās, nomaini vārdsargu, iemet, un tad esi liels priekšnieks. Šis ir tāds kā profesionālais galds, jeb šādus galdus var nopirkt. Un kur viņus var nopirkt? Šis ir noteikti profesionāli. Tie sporta veikalos vai tie tā kā jau pie rotaļlietām? Gan Alfā, gan nē. Tas ir nopietni pie sporta preču nodaļās. Ar ko viņš atšķirās? Tad parastiem galdiem ir 4 plasmas iekšā, bet mums ir izzāģēt plasmas ārā un ielikt sietiņš. Tad kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo vārds skaitās tikai tad, ja mēs rīpi iestam iekšā un viņi paliek. Tas nav tā, ka hokejā viņš šķērso vārdu līniju izlec ārā, tad gols neskaitās. Bet ieliekot šos sietiņus, tā ripa tik daudz nelec ārā, viņi vairāk paliek vārtos. Tas ir tas galvenais bonus pēc tam.
Ok. Mazāk runa, vairāk darbu. Parādiet, kā izskatās tā jūsu darbība, kad jūs esat pasaules kausos, pasaules čempionātos, jo būtībā mums ir pasaules kausa uzvarētājs te. Tā kā šī būs augstākā meistarība. Mēs jums dodam minūtes laiku, kuras laikā jūs komentējat, kas notiek. Pa kombinācijām runājam, kādas vispār notiek būtībā spēle. Minūtes laikā kāds rezultāts. Tev būs Edgars rezultāts un man būs otrs džekiņš. Par kombinācijām tās tiešām visu laiku jūs izmantojat. Kombinācijas, pieņemsim, šādu te metiens no borta. Tas bortā, jā. Pārsvarā viss Tev notiek vajag labs metiens pa taisnību. Tad viss notiek, parasti mēs dodam ripu uz centru, un šādi te. Obā, Uzreiz gols ir. 1-0. Tad uzreiz notiek iemetiens. Jā, pēc kāds gala uzreiz iemetīs. Izējām kārtīgi no zonas, atdodam labajam spēlētājiem, un viņš mazliet spēcīgāk. Es padodu izgājienam. Jā, šis arī ļoti labs tehniskais elements. Un mazliet nenospīdēja. Piemēram, ir arī šādi metieni ar aizsargiem viens otram. Vai ir kaut kāds standarts, kur jūs zināt, no konkrētas vietas jūs iemetīsiet vienmēr? Tas ir, es uzskatu, ka mans spēles stils ir tas, ka izgājiens ir man 50% no spēles. Ja tu esi satrenējies tā, ka tu vienkārši zini, ka iemetīs, tu zini, Tūlīt ka mēs iemetīs. pārbaudīsim tevi šo te. Tā, es esmu vārdsargs. Jā. Ok. Nu, Tas bija tas gadījums, kad Bet tas izslīdz. Tas izslīdz, 1-0 manā labā. Ok. Tad kad vēl varētu? Tad es... Un parasti galdi tiek pielīmi. Nav! Jā, es tieši par to domāju. Vārds. Ja tie galdi nelido Jā. līdzi ar... Vienkārši parasti turnīros galda kājiņas tiek pielīmēts, un tāpēc viņš nekustās. Un pretinieks nevar iespaidot tev to ripiņu. Tagad, ja stāv un tad krāt, un tad tā ripiņa nokritās no galda. Bet, nu, tagad tas stāv tā. Un iekšā. 1-1. Super. Džeki, cik ilgi ir jātrenējās, lai sasniegtu zināmu līmeni, lai varētu piedalīties, pieņemsim, Latvijas čempionātā? Līmeni nemaz nevajag, lai sasniegtu. Vienkārši var jau piedalīties tā, jebkurš spēlētājs. Kaut vai nāk no malas, interesē, piedalās un brīvprātīgi viss. Jā, jūs arī varat mierīgi nākt, kurš no televīzijas skatītājiem var mierīgi nākt. Tad www.galda.hokeja.lv var atrast visu derīgo informāciju. Tātad. Noteikumi, vietas, kur spēlēt un vispārējais. Jūs arī varat atrast, ja? Nu, mums Nu, jā. kaut kur glad. Ir pamācības, video, visādi, kā analizēt kādu spēli. Mēs jau mazliet augstāk līmeņi esam, un mēs jau analizējam video, skatāmies, kā spēlē pretinieks, kur viņš parauja ātrāk, kur vēlāk, kur mēs viņam varam iemest. Lai vienkārši analizētu, un kad turnīrā tu viņi satiecies sevi pret sevi, vai finālā, vai kur, tu jau zini, ko viņš darīs. Un tu analizē, un jau tikai satrenējies, kā viņam vajag. Tad uzvar jau rokās ir. Nopietna lieta. Vesela bez vārda. zinātne. Jā. Runājam, kad jūs analizējat, jūs piedalīties augstākā mēroga sacensībās, kā daudz domāju, ka tas ir varbūt opīšu sporta veids un jaunekļu, kur nezinu, ko darīt brīvajā brīdī, bet ko gribat sasniegt šajā sporta veidā? Sasniegt? Nu, pagaidām jau arī mēs tagad virzamies tātad, karjeras tātad teikt uz augšu. Galda hokeja, piemēram, es esmu Eiropas junioru čempions 2006. gadā. Pasaules junioru čempions 2007. gadā. Tad es vairs neesmu juniors pieaugušais. Mērķis man, protams, ir vienmēr jāstāda savu augstākie mērķi. Es domāju, lai varētu tos sasniegt un pēc tam censties, lai ir stimuls. Tātad, kļūt par labāko pasaulē. Es pilnīgi, man arī ir tādi sasniegumi. Mums ir vairākas reizes bijis Latvijas čempions. Tas jau tā parasti tagad, kad katru pavasaru aizēja uzspēlēt, un tad jau ir, vai ne? Tā, ir, protams, pretinieki, arī Edgars. Mēs ar Edgaru savā starpā viens otram iekšā straujam vienkārši, lai to titulu dabūtu, protams. Bet, kas man vislabāk ir palicis atmiņā kā lielākais sasniegums, tas man ir Eiropas čempionātā, kas notiks šogad. Te var logo pastīties arī tie logo uz galda. Operators parādīs noteikti Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts 2008. Tur es izcīnīju 3. vietu. Tur es biju ļoti pārliecināts par savām spējām, biju satrenējies, nāca pasaules čempions man pretī, eks-pasaules čempions. Iepriekšējā vinēju, un tad man nāca pretī tagadējais. Un man viņi nesanāca vinēt, bet ļoti sīvā cīņā viņam zaudēja. Un pa 3. vietu es jau bez problēmām vinēju vienu no labākajiem zviedriem. Ir kur augt. Jā, protams. Tāda paša mērķtiecība, jo, lai arī mums ir daudz tādi mazie sporta veidiņi, kurus varbūt mēs ikdienā neredzam, bet viņi, es esmu pilnīgi pārliecināts, nevar lepoties ar pasaules kausa ieguvēju, Eiropas čempionu un Eiropas 3. vietas ieguvēju. Galu galā tie ir visaugstākās raudzes pasākumi, lai arī kāds tas sporta veids būtu daudzu citu cilvēku uztverē.
Saku paldies, puiši, ka atradāt laiku mums padalīties savā pieredzē un stādīt priekšā šo sporta veidu. Noteikti ar jums tiksimies varbūt kādā citā reizītē. Varbūt aizbrauksim tiešām uz Eiropas čempionātu, kurš atkal notiks kādu laiku Rīgā. Jā, vai jums kādu Latvijas čempionātu posmu atbrauciet. Paskatieties, kā tas viss notiek. Uztrenēsimies un būsim, vai ne? Jā.